Mēs pielūdzam Tevi, godinam Tevi, Tu vien cienīgs. Tavam priekam, lai spēlē, slavas dziesmu, lai dzied, Tu vien cienīgs. Mēs pielūdzam Tevi, godinam Tevi, Tu vien cienīgs. Tavam priekam, lai spēlē, slavas dziesmu, lai dzied, Tu vien cienīgs. Asinīs Tavas rakstīts mans vārds. Mēs pielūdzam Tevi, godinam Tevi, Tu vien cienīgs. Tavam priekam, lai spēlē, slavas dziesmu, lai dzied, Tu vien cienīgs. Cienīgs. Jēzu, varenais Jēzu, mīlot mūs visus, Tu mīri kā Jēzus. Tavās rētās uz mūžiem ir spēks mans, asinīs Tavas rakstīts mans vārds. Jēzu, Jēzu, varenais Jēzu, mīlot mūs visus, Tu mīri kā Jēzus. Tavās rētās uz mūžiem ir spēks mans, asinīs Tavas rakstīts mans vārds. Uzvaries,
Dieva jērs. Halleluja! Tavās rētās ir mūsu spēks. Tavās rētās mēs esam dziedināti, kungs. Paldies Tev Ješua, paldies par visu, kas ir piepildīts, kungs. Paldies! Paldies, ka Tu esi mūsu kungs, mūsu uzvarētājs, mūsu varonis, mūsu čempions. Halleluja! Slāva Tev! Slāva Tev Ješua un pateicība, kungs. Tavā priekšā mēs zemojamies, no sirds zemojamies un pasakamies Ješua par visu, ko Tu mūsu labā izdarīji. Paldies, ka nesi mūsu krustu, kas samaksāja par mūsu grēkiem. Paldies Tev Ješua, ka Tu esi mūs darījis dzīvus. Halleluja, kungs! Tu viens esi pelnījis slāvu un pateicību. Halleluja! Slāva Tev, kungs! Halleluja! Halleluja! Slāva! Slāva, slāva, pateicība! Paldies, ka varam būt nomazgāti, attīrīti Tevī Ješua. Tavās asinīs, kungs! Halleluja! Paldies, paldies, ka varam būt Tavi! Slāva Tev, kungs! Slāva Tev, Ješua! Mazgāti mēs jērā asinīs, nokauts, kurš tapa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņa upuri. Mazgāti mēs jērā asinīs, nokauts, kurš tapa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņa upuri. Ješua par mums
Mēs ar pateicības pilnām sirdīm esam atnākuši šeit, šajā vietā, kungs. Lai teiktu tevi, lai slavētu tevi, mīļais kungs, lai pielūgtu tevi un lai teiktu, kungs, ka mēs tev mīlam. Ka mēs, kungs, gaidam arī, kad tu nāksi pēc savus līgavus, pēc draudzes, mīļais kungs. Lai valdītu šeit mūžīgi mūžam. Paldies tev, mīļais kungs, par šīm gaidām, kungs, kas dod mums cerību, kas dod mums nākotni. Paldies tev, mīļais kungs. Jo kā rakstīts ir, tas, kam jānāk, tas nāks un nekavēsies. Vēl tikai mazu brīdi. Un paldies, mīļais kungs, ka mums ir šī cerības drosme. Mēs viņu neatmetīsim, mēs gaidīsim tev, kungs. Un pateicos par šiem brīnišķīgiem apsolījumiem, kungs, ka tie, kas tic uz tevi, nemirs nemūžām. Paldies, kungs. Tas ir apsolījums, kas pieder mums caur tevi, kungs, caur tavu nāvi, caur tavu augšām celšanos. Paldies tev, mīļais kungs. Paldies par dzīvību, ko tu mums esi dāvājis. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Paldies, paldies, paldies. Paldies. Un visi draudzi saka, amen, amen. Paldies, paldies. Brīnišķīgi pielūgsmu slavu mūsu kungam. Paldies. Paldies. Var dot aplausu mūsu kungam. Slava mūsu kungam. Slava mūsu kungam. Un visu pateicību arī viņam. Un, protams, paldies arī slavētājiem. Paldies. Paldies tiešām. Brīnišķīgi slavēšana, vai ne? Vai jūsu sirds kaut drusku aizkustināja? Jā, slavu Dievam, jā. Slavu Dievam, jā. Paldies tev, mīļais kungs, par šīm debesu skaņām, kungs, par šo melodiju, ko tu esi devis. Un, kungs, ka mēs šajā melodijā un šajās mūzikas skaņās varam slavēt tev. Paldies tev, kungs, pateicamies. Slava tev un pateicība. Halleluja. Halleluja. Pirms es sāku, es gribu aizlūgt par dziedināšanu, par tiem cilvēkiem, kuri nav šobrīd draudzē. Tā ir Ilona, jā, un Ilāras mammīte, jā, un arī par katru vienu, kas mēs esam šeit. Mīļais debes tēvs, par Normundu pareizi, paldies par atgādināšanu, jā. Tad arī Normundu dziedināšanu, mīļais debes tēvs, mēs liekam šos brāļus un māsas tavā priekšā, mīļais kungs, uz lūkšanu rokām. Lūdzam, tēvs, pieskaries caur Ješo, caur to roku, mīļais debes tēvs, un dziedina viņus, kungs. Lai aiziet prom jebkāda sērga, jebkāds vājums, jebkāds nespēks, jebkāda slimība, jebkāds vīrus vācies projām. Ješo vārdā es tev pavēlu vākties vīrus prom, vācies nespēk gars projām, un, mīļais debes tēvs, es tev pateicos,
par tavu vārdu, kas saka, ka Ješua brūcēs, un tas ir tavs apsolījums, un es to apliecinu, Ješua brūcēs, jūs esat dziedināti. Arī katrs, kas mēs esam šeit, kam vajag dziedināšanu, Ješua brūcēs, tu esi dziedināts, saņem. Un katrs, kas skatās, Ješua brūcēs, apliecina to, un tu saņemsi, Ješua brūcēs, ir tava dziedināšana. Amen. Amen. Sēžties tā kunga saldējā klātbūtnē, ir labi būt Dieva namā, kad ir svēto sapulcs, un īpaši arī, protams, kad ir šabats. Tā kā sveicu visus ar šabats, sveicu visus ar jauno kalendāro 2026. gadu, lai tiešām šis ir svētība gads, lai tas ir atbildēta lūkšana gads priekš katru no mums, un lai mūsu cerības piepildās. Jo katrs, kas savu cerību balstīs mūsu kungā, kas balstīs savu cerību Dievā, viņš nekad nepievilsies. Un, kā es jau teicu, tas, kam jānāk, nekavēsies, bet nāks Dieva noteiktajā laikā, pilnīgi viss notiksies. Amen? Amen. Jā, šodien mums ir svētais vakarēdiens. Katra mēneša pirmajā dievkalpojumā mums tā ir pieņemts mūsu draudzē un arī daudzās citās draudzēs, kad draudze bauda svēto vakarēdienu, un arī mēs baudīsim svēto vakarēdienu. Un saistībā ar to, kad mums ir arī svētais vakarēdiens, es cenšos lūgt no Dieva vārdu, kurš ir vairāk piemērots šai situācijai, vai kurš mums atgādina vai ieved tajā notikumā, kur dēļ Ješua teica, ka mums ir jābauda šī maize, jālauž maize, jādzer vīns piemiņai par to, ko viņš izdarīja pie krusta. Lūk, un ja mēs runājam par to, ko Jēzus Kristus Ješua, ko viņš izdarīja priekš mums, mūsu labā, tad no tā brīža, kad mēs to pieņemam, mums sākās, respektīvi tas ir jauns sākums, ja? Mums sākās jauna dzīve. Katrs, kas pieņem Jēzus Kristus Ješua savā sirdī kā kungu un glābēju, kas izsūdz savus grēkus, viņam tas saņem šo svētā gara dāvanu, viņš saņem svēto garu kā dāvanu, un viņam pieder mūžīgā dzīvība. Tas ir evaņģēlijs, tā ir labā vēsts, un evaņģēlijs, bez viņa nevar dzīvot. Bez evaņģēlija, bez labās vēsts mēs nevaram dzīvot. Ja viss būtu tikai slikti, ja, tad mēs pesimismā nogrimtu, ja, un neredzētu nākotni, vai mums nebūtu cerība vispār nekāda dzīvot. Jo? Tad būtu apmēram tā, kāda jēga dzīvot. Ja? Kāda jēga dzīvot. Un paldies Dievam, ka mums nav šis pesimisms, ka mums ir cerība, un šī cerība ir balstīta mūsu kungā Ješua Mesijā. Lūk, šīs dienas svētrunu, labi, iesāksim, un tad es jums pateikšu šīs dienas svētrunas nosaukumu, pareizāk sakot. Marka evaņģēlijs 1:14 un arī 15. pāns. Ja? Marka evaņģēlijs 1. nodaļa, 14. un 15. pāns. 14. pāntu mēs tā kā lasam, jeb uzmanību pievēršam no šī panta vidus, ja? Jo sākumā ir teikts, pēc tam, kad Jānis bija nodots, Ješua nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju. Tātad šeit tas vienkārši ir mums ievadam, lai mēs saprastu kontekstu, lai mēs saprastu vēsturisko kontekstu, vai saprastu, kurā brīdī, kad tas notika. Ja? Lūk. Un tad, kad Jānis pagremdētājs tika nodots, Ješua nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams. Un šeit ir jābūt mums uzmanīgiem attiecībā uz Dieva evaņģēliju. Par to, kāda ir labā vēsts, kas ir evaņģēlijs. Ja? Evaņģēlijs tulkojumā labā vēsts. Ja? Tātad, kas ir evaņģēlijs vai kas ir labā vēsts, esam uzmanīgi. Un šeit viņš tālāk paskaidro, kas ir labā vēsts vai kas ir evaņģēlijs. 15. pantā. Laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz labo vēsti, jeb ticiet evaņģēlijiem. Ja? Priekšnosacījums ir atgriezties no grēkiem. Ja mēs neatgriežamies no saviem grēkiem, labā vēsts mums neko nedod.
pilnīgi neko nedod. Mēs viņu varam dzirdēt, mēs viņu varam it kā pieņemt pat, ja, bet ja mēs neatgriežamies no grēkiem, atgriešanās no grēkiem ir priekšnosacījums tam, ko Ješua izdarīja pie krusta. Ja mēs neatgriežamies no grēkiem, tad tas, ko viņš izdarīja pie krusta, tas mums nepieder. Tā nav labā vēsts priekš mums. Tā ir labā vēsts priekš visiem tiem, kas nožēlo grēks, kas atgriežas no saviem grēkiem, un tikai tad tic labajai vēstī. Labā vēsts, viņa tiek pasludināta. Labā vēsts tiek pasludināta, bet labā vēsts pieder tikai tiem, kas ir atgriezušies no grēkiem. Ja? Tas ir evaņģēlijs, ja? Jeb tā ir evaņģēlija būtība. Un ir jāzina, un jāatcerās, kad Jēzus Kristus, Ješua darbs, jeb viņa sūtība, viņa misija, tātad viņš bija svaidīts, Dieva svaidīts, īpašam uzdevumam, īpašam mērķim. Viņš nāca uz zemi, un viņam bija konkrēti, viņam bija 2 uzdevumi. Viņam bija viens uzdevums savas dzīves laikā sagatavot mācekļus, sagatavot sekotājus, kas pēc tam tālāk ies un sludinās šo labo vēsti visai pasaulē, ja, sākot no Jūdejas, ja, un tālāk līdz pasaules galam. Ja. Un pēc tam viņam bija jāizdara tas, iekš kā bija ietverta šīta labā vēsts, jeb Jēzus Kristus, Ješua otrais uzdevums, kas neatceļ pirmo, un pirmais neatceļ otro. Otrais seko pirmajam. Kamēr Jēzus Kristus, Ješua bija dzīvs, viņam bija jāatklāj Tēvs, Dievs, pareizā veidā cilvēkiem, lai viņi ieraudzītu, kāds patiešām ir Dievs, un kāda ir šī vēsts, un ko Dievs vēlās. Ja, ko Dievs vēlās. Un pēc tam viņš izdara to, kas par viņu bija rakstīts praviešos, ja, un viņš nomira pie krusta kā upurjērs, paņemot uz sevi mūsu izsūdzētos grēkus, paņemot uz sevi, samaksājot par viņiem ar savu dzīvību, aizsūtot viņus. Tad Ješua aizgāja, 3 dienas viņš bija kapā, 3 dienas tas ir, mēs to varam nosacīti līdzībā, teikt, ka šīs 3 dienas viņš bija ellē, ja, jo tā arī rakstīts, ka viņš sludinājis ir ellē, ja, ka viņš ir nogājis. Tā ir cita tēma, bet viņš ir nogādājis mūsu grēks adresātam, tam, no kurienes viņi ir nākuši, Sātanam. Pēc tam viņš ir augšām cēlies, pēc tam viņš aizgāja pie Tēva, izdarīja to pašu kalpošanu, ko viņš izdarīja uz zemes, viņš izdarīja debesīs, pēc tam viņš atnāca atpakaļ un parādījās mācekļiem. Tā ir chronoloģija, parādījās mācekļiem. Viņam bija jāizdara tas, ko viņš izdarīja uz zemes, viņam bija jāizdara arī īstajā templī, arī, kas ir debesīs, jo tas, kas ir uz zemes, tas ir atspulks, tas ir attēls. Un tas, ko mēs šeit redzējām, jeb pareizāk sakot, ko mācekļi redzēja, tas ir tikai atspulks tam, ko viņš izdarīja debesīs. Šoreiz otrādā kārtībā, bet tā viņš izdarīja. Savādāk nevarēja būt. Lūk, un mēs esam atpirkti no grēka varas, samaksāts ir par mūsu grēkiem ir pie krusta, tāpēc, ka grēka alga ir nāve. Un tas nozīmē, ka tie, kur paliek grēkā, kur dzīvo grēkā, viņi nomirst vispirms fiziski, jeb pareizāk sakot, vispirms viņi nomirst garīgi un pēc tam fiziski. Tāpēc, ka tie, kas ir grēkā, viņi ir garīgi miruši. Un šiem cilvēkiem viņi mirst 2 nāvēs. Vispirms garīgi, pēc tam fiziski. Tie cilvēki, kuri atdevuši savus dzīves Jēzum Kristum, kuri izsūdzējuši savus grēkus, viņi mirst vienreiz, fiziski, aizmiega. Bet viņi dzīvo mūžīgi. Tāpēc, kad viņi ir atzimuši no Dieva gara. Un tas ir interesanti, paradoksāli, bet visiem šiem cilvēkiem, kas šādā veidā ir iegājuši evaņģēliju patiesībā, viņiem pieder kopā ar savu kungu, Jēzus Kristus pieder mūžīgā dzīvība. Un Jēzus Kristus, ja viņš nāks uz šo zemi,
atnāks atpakaļ šeit. Lai nodibinātu šeit jaunu valstību, lai atjaunot savu valdīšanu, savu troni, un viņš valdīs šeit mūžīgi. Neiedziļināsimies sīkumos, tad vispirms ir miera 1000 gadu, un pēc tam ir mūžība. Pa vidu ir vēl tiesas visādas. Ja? Lūk, un mēs kopā ar viņu būsim. Mēs būsim kopā ar viņu. Un tā ir šī labā vēsts. Kas grib kopā ar viņu, mums ir parādīts ceļš, mums ir atvērts ceļš caur Jēzus Kristus izlietējiem asinīm, caur viņu krustā sisto miesu. Mums ir pieeja pie tēva kopā ar jūdiem vienā garā, viss svētajā garā. Viss. Tā ir labā vēsts. Tā ir labā vēsts. Tas ir evaņģēlijs īsumā. Ja es kaut ko varbūt nepateicu, tāpēc, ka man tas liekas pašsaprotam, tad pajautājiet pēc tam vai arī piedodiet, ja? Ka es varbūt kaut kādu detaļas izlaidzu. Mateja evaņģēlijs, 20. nodaļa, 28. pāns. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, ja? Tad ir jāzina, kad Ješua šeit iet runa par viņu pirmo atnākšanu. Kad viņš atnāca, viņš ir Dieva dēls, mācekļi to zina, viņi grib sākt viņam kalpot, viņš saka, nē, pagaidiet. Viņš saka, es neesmu atnācis, lai es šeit valdītu, ja? bet lai es kalpotu jums, Tad, ja valda, piemēram, ja kāds, kāds no mums valdītu, tad mēs viņam kalpotu. Ir tā. Bet, ja šo atklāja savus atnākšanas būtību, viņš saka, es atnācu, lai kalpotu jums. Jesai viņu sauc par kalpu cietēju, kalps cietājs, cemahs, kalps cietējs. Ja? Un šis kalps cietējs, viņa pirmās atnākšanas mērķis bija, galējais uzdevums bija nomirt pie krusta. Viņš cieta mūsu dēļ un nomira pie krusta. Par mums, mūsu vietā. Tāpēc, ka mēs viņam atdevām savu grēku. Un šis grēks smagums bija tik liels, ko neviens cilvēks nevarētu panest. Visi cilvēci, kas atdod viņam savu grēku, viņš visu šo grēku nes uz sevi. Un viņš saka, tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Ješua atnāca, lai atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksa, kā samaksa par mums. Samaksa par to, lai mēs dzīvotu. Viņš samaksā, bet mēs saņemam šo te rezultātu. Lūk, un šīs dienas svētruna saucas atpirkšanas maksa, tāpēc, ka viņš atdeva savu dzīvību kā atpirkšanas maksu. Lūk, tātad atpirkšanas maksa, šīs dienas svētrunas nosaukums, atpirkšanas maksa. Un lai mēs saprastu, mēs šodien, būtībā, tas ir ļoti labs sākums. Tas ir piemērots kā gada sākumam, un mēs esam iesoļojuši jaunajā gadā, un varbūt kādam būs jāiesoļo šajā jaunajā gadā, apzinoties, dziļi apzinoties šo Jēzus Kristus, šo upura lomu, ja tā var teikt. Kādam tas sākās Pesahā, ja, kad mēs atzīmējam Pesahu. Kādam tas sākās tagad, kādam tas sāks citā reizē. Un tāpēc, ka šodien arī mēs baudīsim svēto vakarēdienu, es gribēju par šo te runāt. Tātad atpirkšanas maksa. Kā tas viss sākās? 2. Mūzes 12. nodaļā, 2. Mūzes grāmata 12. nodaļā, no 21. panta es izlasīšu, un pastāstīšu. Pirms es lasu, ja? Tikmēr, kam ir bībeles, varam atvērt 2. Mūzes 12. nodaļu, ja? Un pēc tam kopīgi iziesim cauri dažiem pantiem. Tad, kad Dievs sūtīja Mūzu uz Eģipti, lai izvestu savu tautu no Eģiptes verdzības. Izraēla tauta tajā brīdī bija jau vergojusi eģiptiešiem 430 gadus. Ja pareizāk sakot, 430 gadus Izraēla tauta bija pavadījusi Eģiptē, un šī laika periodā viņi no brīviem
cilvēkiem, kas tur atnāca labprātīgi, ja, kuriem iedeva ļoti labas zemes sākumā, ja, tur, kas ganīja savus lopus un kas bija pārtikuši. Viņi lēnām pie valdības maiņas nāk jauns faraons Jāzeps, kas rūpējās par savu tautu, ja, nomir, viņa brāļi nomir, ja, nāca jauns paudzes, jauni cilvēki, lūk, un nākošais faraons vienkārši šos te domā, nu ko tad viņi te atnākuši un pavelti te dzīvo un ēd, jāstrādā ir, ja, Arbeit macht frei, ja, un viss. Arbeited, ja, strādāt vajag. Un liek lipināt ķieģeļus, nu lūk, un tā izrēlieši kļūst par vergiem. Lūk, un Dievs to visu jau pravieto, viņš jau to bija pateicis jau, tas viss jau bija zināms, ka kaut kad Izraēlam būs jāiet ārā, kad Dievs vedīs ārā savu tautu no Ēģiptes verdzības. Nu, lūk, un pienāk šis brīdis, atnāk Mozus kopā ar savu brāli Āronu, un viņiem ir uzdevums no Dieva izvest tautu ārā un vest viņu uz apsolīto zemi. Ja? Uz apsolīto zemi, uz Kanāna zemi. Nu, lūk, un notiek dažādi pārunas ar faraonu, tā laika faraonu, notiek dažādi dievu spēku un brīnumu manifestēšanās, un kā pats beidzamais, jo faraons negrib atlaist Izraēlu tautu, ja? Un kā pēdējais ir, kad Dievs caur Mozu saka savai tautai, ka viņiem ir katram jānokauj, jāņem nevainīgs jērs, viņš ir jānokauj, ar asnīm jāapziež durvju stenderis, ja? Un augšā šī te palode, ja? Aplode, mēs saucam pa aplodi, ja? Tad durvju stenderis un aplode augšējā, ja? Ir jāapziež ar jēra asinīm nokautā, un iekšā šajā mājā šis jērs ir jāēd. Un viņš saka, un tas būs jūsu pasā vai paschā, ja? Pareizi pesaks, ja? Tas būs jūsu pesaks. Jo tulkojumā vārds pasā nozīmē paiet garām. Nu, lūk, un kāpēc viņiem tā bija jādara? Tāpēc, ka tajās mājās, kurās ēdīs šo te jēru un redzēs ar asinīm apziestās šīs durvis tenders, tas ir ieejas durvis, ārdurvis. Ja? Nāves eņģelis ies garām, bet kurā mājā tas nebūs darīts, viņš ies iekšā un tur mirs. Tur būs miršana. Nu, lūk, un Mozus to visiem pasaka, ja? Un šādā veidā tiek iedibināts šis Pesaha mielasts, ja, kad Pesaha laikā Dievs liek atcerēties šos notikumus, pēc tam nekad neaizmirst, ja, un Pesaha svētku laikā kauj jēru, ēd jēru un ēd neraudzētas maizes. Neraudzētās maizes tāpēc ir, kad mīkli, kas bija sataisīta, svaigi iejaukta mīkli bija, katru dienu cep svaiga maizi, ja, tā es saprotu, un mīklai ir jāuzrūkst. Vajadzīgs noteikts laiks, lai viņu uzrūktu. Un sakarā to, ka viņiem naktī jau bija jāaiziet, nebija laiks gaidīt, kamēr mīkli uzrūkst, un viņi cepa viņu tādu pašu, kāda ir, un iznāca, mēs viņu saucam pa kļocku, mājās, kad mums mīkli nepaceļās, ja, mēs cepam kādreiz maizi, un mums iznāk tā, ka var viļāt bumbiņas un likt uz āķi un zivs ķert. Ja. Kļotska tā ir. Ja. Bet viņi cepa tādas plānas maizes, ja, un šī te plānā maize neuzrūgusi, ja, mēs viņu pazīstam kā macā. Ja. Un arī mēs šādu maizi, neraudzētu maizi baudam, ja, gan svētā vakarēdiena laikā un arī Pesahas svētku laikā. Nu, lūk, tātad ēd šo te maizi simboliski, ja, kas simbolizē bezgrēcību, ja, vai dzīvi bez grēka, ja, un ēd šo jēru, ja, šo upuru jēru, pieminot to, ko Dievs tajā laikā izdarīja Ēģiptē, ja, ka viņš ar varenu roku izveda savu tautu no Ēģiptes. Tagad izlasīsim. Un tad es mazliet arī padalīšos ar šīm, nu, teiksim, līdzībām, jeb ar šo te garīgo vēstījumu, kas ir iekļauts šajā te visā. Un tad iesim tālāk. Tātad 2. Mūzes grāmata 12. nodaļa no 21. panta līdz 27. Tad Mozus saicināja visus Izraēla vecajus un tiem sacīja, ejiet un ņemiet savai saimei jērus un nokaujiet tos Paschā svētkos, Pesach svētkos. Ja? Ņemiet pušķi īzapa, zāļu pušķis, ja?
garšvielu pušķis. Ja? Tur atkal ir savu simboliskā nozīme, bet mēs iesim tālāk. Tad ņemiet pušķi īzapa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptraipiet palodu un abus durvju stabus ar asinīm, kas bļodā, un neviens neizejiet pa sava nama durvīm līdz rītam. Kad tas kungs nāks, lai sistu eģiptiešu un redzēs asinis uz palodām un abiem durvju stabiem, tad tas kungs ies garām tām durvīm un neļaus maitātājiem ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Un turiet šos vārdus par likumu sev un saviem bērniem mūžīgi, un notiks, kad jūs nāksit tanī zemē, ko tas kungs jums dos, kā viņš ir solījis, tad turiet šo kalpošanu, tad neaizmirst, ja, turēt šo kalpošanu. Un notiks, kad jūsu bērni jums prasīs, kas jums tā par kalpošanu, ja, ko jūs darat, ja, kas tie par rituāliem, ja, vai tā tālāk. Tad atbildiet, tas ir Pesach upuris tam kungam, kas Izraēla bērnu namiem aizgāja garām Ēģiptē, kad viņš sita eģiptiešus, bet saudzēja mūsu namus. Ja? Nu, lūk, līdzībās, lai mēs saprast, kas šeit ir rakstīts, nu, vai teiksim, šajā garīgajā vēstījumā, ir jāsaprot, kad pirmais, ko es ieraudzīju, kur ir teikts, neviens neizejiet pa sava nama durvīm līdz rītam. Ja? Tāpēc, kad staigā nāves eņģelis, staigā tumsā, ja? Staigā nāves eņģelis, un visur, kur viņš redz, kur nav apziests ar asinīm, visur tur mirst pirmzimtais. Ja? Nu, lūk. Un šeit ir ļoti vienkārši šis garīgais vēstījums, kad ja mēs izturamies vieglprātīgi pret Jēzus Kristus izlietajām asinīm, un šeit ir teikts, kas izies ārā pa durvīm, tas mirs, tas ir ļoti vienkārši. Ješo arī pats saka, viņš saka, es esmu durvis, ja? Kas caur manīm ieies, ja? Ieies šajās zālainajās ganībās un ganīsies. Ja? Lūk, ja mēs iegājuši viņā, ja? Jo mēs ieejam viņā caur šīm viņa izlietajām asinīm. Ja mēs izejam ārā, tad ārā staigā nāves eņģelis. Tas nozīmē, ka ja mēs izejam no Jēzus Kristus, no Ješo, ja mēs izejam ārā, tad mums draud nāve. Tas nozīmē, ka ja mēs atsakamies no tā, ko Ješo ir izdarījis, atsakamies no viņa izlietajām asinīm, sakam, tam nav nekādas īpašas nozīmes, ja tur mazums, ko viņš tur kādreiz ir izdarījis. Ja? Tas ir paraksts uz drošu nāvi. Tas ir paraksts uz drošu nāvi. Tas ir pirmais, ko es šeit redzu. Otrais ir, kad tas kungs nāks, lai sistu eģiptiešu un redzēs asins uz palodām un abiem durvju stabiem, ja, tad tas kungs ies garām un neļaus maitātājiem ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Tātad ir jāredz manā dzīvē, tavā dzīvē ir jāredz, ka es esmu pieņēmis, ka esmu apziests ar Ješo izlietajām asinīm, ka šīs asins ir uz mani. Ja manā dzīvē to neredz, tad es neesmu pieņemts šīs asins, es neesmu ar viņām nosmērēts. Mēs sakam, kungs, mazgā mūs savās asinīs, mazgā. Tāpēc, ka viņa asins ir tās, kas mūs šķīsta un attīra no visu. Ja to nevar redzēt, ja nevar redzēt manā dzīvē, ka esmu šķīsts un tīrs, ka es esmu šķīstīts un attīrīts, ja, un tad tās ir liels problēmas. Redzat, neeksistē slepeno kristiešu vai slepeno dievu bērnu. Tam ir jābūt redzamam. Redzamam manā dzīvē, tavā dzīvē. Tam ir jābūt redzamam. Ir jābūt redzamam, ka tu esi atšķirīgs, ka tu esi savādāks nekā šajā pasaulē. Kaut kas tur nav tā, kā vajag. Tu man pastāst, kāpēc tev, man arī bijis tā, man cilvēki jautā, viņi saka, klausies, kaut kas ar tevi nav īsti riktīgi. Klausies, tu nerīkojies pēc biznesa likumiem, brīžām pat neloģiski. Kāpēc tev viss tā veicās? Kāpēc tā ir? Tāpēc.
Tāpēc, ka es esmu atdevis savu dzīvi savam kungam un glābējam. Tāpēc, ka es viņam ne tikai savu dzīvi, es viņam visu esmu atdevis, tāpēc, ka viss, kas ir mans, tas pieder viņam. Es zinu, ka es šeit dzīvoju materiāli šobrīd uz laiku, un ka viss man tiks iedots jauns, tad, kad viņš nāks. Kā tas tiks iedots? Kur? Es nezinu, bet tas viss būs jauns. Un mana sirds ir tāda, kur spēj upurēties. Es viņam upurēju, es viņam dodu, savas finanses dodu. Dod vairāk nekā 10. tiesa kaut kādu noteikti, ja vispār pieņemt. Un viņš redz manu sirdi, un viņš man svētī. Viņš man svētī. Svētī mani, manus bērns, manu sieviņu. Mēs esam ārkārtīgi svētīti ģimeni. Ārkārtīgi. Mēs dzīvojam visaugstākā patvērumā. Jā, ir uzbrukumi, jā, ir problēmas, bet kopā ar to kungu viņas viss tiek atrisināts. Un mēs redzam, katrā reizē mēs redzam Dieva spēka manifestāciju. Mēs redzam brīnums. Tā ir. Sirds ir jābūt īstajā vietā. Un asinīm ir jābūt redzamam. Tas ir redzams. Cilvēki redz, kad ir kaut kas savādāk. Un viņi nāk un jautā. Un tas ir labi, ka mēs varam būt kā piemērs pasaulē. Jeb tiem cilvēkiem, kur pagaidām vēl ir pasaulē. Un turiet šos vārdus par likumu sev saviem bērniem mūžīgi, ja? Un kad viņi jautās, kas tas tāds ir, tad atbildiet, tas ir Pesah upuris tam kungam, kas Izraēla bērnu namiem aizgāja garām Ēģiptē, kad viņš sita eģiptiešus, bet saudzēja mūsu namus. Tātad šeit ir jāsaprot, kad atšķirība mums, kas esam apklāti ar Jēzus Kristus asinīm, kuriem ir uz mūsu stenderēm un uz palodām ir šīs te asins, atšķirība ir ļoti vienkārša. Viņš mūs saudzē, bet ienaidnieks sit. Lūk. Tāda ir atšķirība. Tas ir jāatcerās un tas ir jāsaprot. Bieži vien ir sludinātāji, kuri, viņi varbūt nav iepazinuši Dievu, teiksim, ja, tādā veidā. Un viņi stāsta, ka Dievs ir tas, kurš sit, ja, un tad vēl atrod jaunajā derībā, kad tie, kas bez pārmācības, tie nav viņi īstie bērni, ja, un tā tālāk. Es saku, jā, Dievs grib tevi pārcelt savu mīļā dēla valstībā, ieslēgt tev skapī un uzšaut tā kārtīgi katru otro stundu, ja, un lai tu zinātu, kur vēži ziemo. Apmēram tā, ja. Šeit ir rakstīts skaidrs gaiši, viņš saudzēja mūsu namus. Mums, uz kuru namos, kur ir Jēzus Kristus asins, uz durvju stabiem un palodām, viņš saudzēja visu namu, visu ģimeni viņš saudzēja. Visu dzimtu viņš saudzēja. Kas ir iekšā šajā namā? Lūk, tas ir jāatcerās. Lūk, tas notika toreiz Ēģiptē, kad pirmo reizi tika nokauts šis te jērs, nevainīgais jērs. Un cilvēki gadu no gada, tad, kad ir pienāk Pesah laiks, ņem uz savu namu, uz savu ģimeni, ņem vienu nevainīgu jēru, nokauj viņu, iztecina asins, ja, nokauj, ēd šo te gaļu, ēd neraudzētās maizes, pieminot, atceroties, tur, protams, ir zinām rituāli, ja, mēs esam gājuši cauri, kad mums ir Pesach svētki, ja, es esmu tos atgādinājis, ir noteikti svētku svinēšanas kārtība, kur svinot, bērni prasa, kāpēc tā, kas tas tāds ir, ja? Un tad vecāki paskaidro saviem bērniem, tādā veidā bērns ievedot, parādot, kas ir Dievs, kāds viņš ir, ja? Un ko viņš tajā laikā izdarīja eģiptiešiem, un ko viņš izdarīja savai tautai. Un ko viņš ar stipru roku, pacelt roku, izveda savu tautu no Eģiptes zemes, no verdzības. Un katru gadu tiek kauts jērs, un te pēkšņi ir nācis
pasaulē ienāk Ješo, Jēzus Kristus ienāk. Viņš dodās pie Jāņa, pagremdētāji, pie Jāņa Kristītāja. Un Jānis Kristītājs viņu ieraugot saka, Jāņa 1.29. Jānis ieraug nākam Ješo un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. To saka Jānis. Kurš arī ir pilns ar praviešu garu, ja? Un viņš zina, viņš redz, viņš pravietiski redz, viņš zina, kas ir Ješo, un viņš zina viņa misiju. Viņš saka, lūk, Dieva jērs, kas nes uz sevi pasaules grēku. Atgādina, ko Ješo teica. Viņš teica, es esmu nācis, lai nodotu sevi par atpirkšanu daudziem. Tas ir rakstīts Mateja 20:28, bet Marka evaņģēlijā 10:45 ir paskaidrots, ka es esmu nācis, lai savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Lūk, Ješo saka, es esmu nācis savu dzīvību atdot kā atpirkšanas maksu. Lūk, es ar sevi samaksāšu par tevi, par katru vienu, kurš atgriezīsies no grēkiem. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Viņš saka, tad, kad viņš sāk sludināt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet, ka viņš atdod sevi par atpirkšanas maksu par taviem grēkiem. Jo par to ir jāsamaksā. Par grēkiem jāsamaksā. Un ja šo saka, viņš ir atnācis samaksāt par taviem un maniem grēkiem. Jesajas 53. nodaļa no 4. panta. Viņš, tad pravietis Jesaja šeit norāda uz Ješo, uz upuru jēru. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Jesajas 53 no 4. Viņš Ješo nesa mūsu sērgas un ciešanas. Viņš norāda uz to, kas būs, protams, ja? Uz šo te upuru jēru. Pirms tam viņš ievada tur par to, kā jērs, kurš neatdarīja savu muti, kur ved uz nokaušanu un tā tālāk. Bet es šeit jau konkrēti jau runāju tālāk jau. Tātad viņš, ja šo nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Kādas sāpes? Kādas sāpes? Kas tās par sāpēm? Oi, te iesāpēs, oi, tur iedūrās. Redzat, jautājums ir tāds, vai tev kādreiz ir sāpējis, vai tu esi raudājis kādreiz par savu grēku? Lūk, par kādām sāpēm viņš saka. Vai tu esi raudājis kādreiz par savu grēku? Ja nē, tad tas tev ir priekšā. Jo bez tā nav labā vēsts, nav evaņģēlijs. Tev ir bijis jābūt tik žēl par to, ko tu esi sadarījis vai izdarījis, vai kā tu esi dzīvojis. Tev tā ir bijis jāsāp, kā asarām, kā pupām ir jābirst. Un mūsu sāpes, tātad, lūk, šos pārdzīvojumus par grēku, viņš bija uzkrāvis sev, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots, kas ir nāve, bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, tad mums par glābšanu. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti, kā jērs, ko ved nokaušanai. Kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Atcerieties, jā, viņam teica, ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Šis piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Ja? Lūk, un 11. pantā no vidus, ja, kur rakstīts ar savu atziņu mans taisnīgais kalps, ja, kalps Cemahs, atgādina Jesaja 11. nodaļā. Ja. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps cietējs, palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sev viņu noziegumus. Šeit nav rakstīts visiem, šeit rakstīts ir daudziem. Kas ir šie daudzie? Tie, kam sāpēja par savu grēku. Kas saprot, ka viņi neko nevar vairs izmainīt. Ja? Mēs esam cilvēki. Jautājums ir par apziņu. Vai tev ir atnākuši šī apziņa vai nē?
Nav cilvēka, kurš nebūtu dzīvojis tā, kā viņam kauns. Nav tāda cilvēka. Kurš saprot, ka viņš neko nevar izdarīt vairāk savā dzīvē. Un tas ir tas brīdis, kad mēs visu savu sāpi atdodam viņam, viņš viņus paņem, lūk, un viņš palīdz iegūt taisnību. Viņš mums palīdz iegūt taisnību, samaksādams, tad uzņemdamies uz sevi tavu un manu noziegumu, ja, grēks ir noziegums, un ar savu samaksu, ar savu miesu, ar savu dzīvību samaksājot, ar savām asinīm samaksājot par mūsu grēku, viņš mums palīdz iegūt taisnību. Mēs tiekam attaisnoti. Taisnība nozīmē taisnība, tas nozīmē bez vainas, bez grēka, bez grēka. Lūk, mūsu grēku piedošana, dziedināšana un dzīvība, viņi tiek dāvāt caur Ješo nevainīga jēra upuri. Caur Ješo nevainīga jēra upuri. Mums tiek dot grēku piedošana, dziedināšana un pats galvenais dzīvība. 1. Korintiešiem 11. nodaļa. Pāvils tur runā par svēto vakarēdienu. Mēs šodien baudīsim svēto vakarēdienu. Es gribu, lai mēs līdz molekulāram šūnu līmenim mēs saprastu, ko mēs darām, cik tas ir nozīmīgi un cik tas ir svarīgi. Lai tas nebūtu vienkārši simbols, tikai lai tas nebūtu vienkārši kaut kā pa vieglo vai tā, kad beigās tas tev neko nedod. Es gribu, lai svētais vakarēdienas mums visiem dod 100% rezultātu. Apzinoties, ko mēs darām. 1. Korintiešiem 11 no 23. panta. Jo no tā kunga esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja. Tātad, kas nezina? Kas nav lasījis. Ješo nomira Pesah priekšvakarā. Un pirms tam viņš ar saviem mācekļiem lauza maizi, ēda šo te jēru, un viņš deva arī vienu no kausiem, kas ir svētku svinēšanas kārtībā noteikts, ja tas ir pēdējais kauss, ko parasti neizdzer, viņš dod to saviem mācekļiem, un viņš paskaidro, kas tas ir pa kausu un kas tā ir par maizi. Ja? Un šajā vakarā viņš, kā tāds baznīcas vārds, viņš iestāda, gribētu teikt, iedibina svētā vakarēdiena, kā varētu teikt, iedibina svēto vakarēdienu, ja, no šī brīža, ka no šī brīža mācekļiem ir jābauda svētais vakarēdienas, jeb ir jādara tas, ko viņi darīja Pesah priekšvakarā. Tātad Ješo ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami, tad atceroties mani. Ja? Tāpat arī biķeri kauss, ja? Pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris, man patīk, nezinu, kāpēc kauss labāk, ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu, ja viņš nesaprot, ko viņš dara vispār. Ja? Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu. Es šeit apstāšos. Un viņš tālāk tur saka, ka ir arī miruši. Tas nozīmē, kas necienīgi to dara.
Tas nozīmē, ka tajā visā iekšā ir kaut kas mistisks, bet ārkārtīgi varens. Tāpēc ir jāsaprot, kas tas tāds ir un kāpēc ir jāatcerās Jēzus Kristus Ješua, kad mēs baudām svēto vakarēdienu. Un šeit es gribu novilkt paralēles, lai mēs redzam, kas notika tad, kad viņi kāva šo te jēru Ēģiptē un baudīja šo te nokauto jēru. Ja? Un kas notiek jaunajā derībā. Un jūs redzēsiet paralēles, un jūs sapratīsiet, kas un kā. Tad, ko Dievs gribēja ar to pateikt? Vai kas ir šajā iekļauts visā? Kas tajā visā ir iekļauts? Lūk, Dievs saka, kad ir jāatcerās. Viņš saka, ka katru reizi, kad jūs baudīsiet, jeb katru reizi, kad jūs to darīsiet, es runāšu šobrīd par to, kas bija Ēģiptē, kas notika. Ja? Viņš saka, ka tas ir Pesah upuris tam kungam, kas Izraēla bērnu namiem aizgāja garām. Ja? Tad atcerēties to, kas notika toreiz Ēģiptē, tad, kad baudu upuru jēru. Ja? Jeb ko tas iekļauj. Jaunajā derībā tas ir, mēs to esam, tas tiek nosaukts, un mēs šeit redzam, kad ir jābauda šī maize, ko viņš lauž, un vīnkaus ir jābauda, rakstīts, to dariet man pieminēdam. Tad tas ir kā atmiņas mielasts, kad mēs atceramies, pieminam to, ko Ješua izdarīja Pesah laikā. Mēs atceramies, ka viņš nomira, uzņemdamies uz sevi mūsu grēkus. Tad tas ir piemiņas mielasts. Ja, piemēram, jūdi, ja, ebreji, viņi atcerās to, kas notika Pesah laikā, kad viņi arī bauda, ja, šo te maizi un vīnu, ja, viņi atcerās, ja piemin to, kas notika Ēģiptē tajā laikā. Bet mēs pieminam to, kas notiek pie krusta, kas notika pie krusta. Nu, lūk, kāds ir rezultāts, jeb kas notika pēc tam, kāds ir rezultāts svētajam vakarēdienam, jeb Pesah mielastam? Ja? Kāds ir rezultāts? Izraēla tauta tika atbrīvot no Ēģiptes verdzības. Svētais vakarēdiens, jeb rezultāts svētajam vakarēdienam, ir tas, ka mēs tiekam atbrīvot no grēka verdzības. Tāpēc, ka mēs pieminam tos notikumus, kas notika Pesah laikā, kad Jēzus Kristus Ješua nomira. Viņš nomira, paņemdams uz sevi mūsu grēkus. Tad viņš mani un tevi atbrīvoja no grēka, uzņemdamies uz sevi mūsu vainu. Tad, kad mēs baudam svēto vakarēdienu, mēs atceramies, ka mēs esam atbrīvoti no grēka, ka viņš mūs ir atbrīvojis no grēka. Nevis izvedis no Ēģiptes, bet atbrīvojis no grēka. Un kāds bija upuris Ēģiptes laikā? Var teikt, vecajā derībā. Ja? Kāds bija upuris? Tad tur bija nevainīgs jērs, ja? Nevainīgs Pesah jērs. Savukārt, ja mēs skatāmies jaunajā derībā, tad upurēts tika nevainīgs Dieva dēls. Ko Jānis teica, redzi, Dieva jērs. Redz Dieva jērs. Ješua simbolizēja šo te jēru, šo nevainīgo jēru, kas tika upurēts toreiz Ēģiptē. Asins tajā laikā Ēģiptē, asins uz durvis tenderēm tika apzies durvis tenderis, un kas izgāja ārā, respektīvi
redzot šīs asins nāves eņģelis negāja iekšā šajā namā, viss palika dzīvi, un šīs asins darbojās uz šo namu. Tātad konkrētam namam šīs asins, kas bija uz durvju palodām. Katram namam bija, katrai saimei bija jānokauj savus jērs. Jaunajā derībā mēs zinām, ka Jēzus Kristus šo nomira par visiem. Nav vajadzīgs tev savs Jēzus, tev savs Jēzus, tev savs Jēzus, jeb tev tavs Dieva dēls, ja, jeb Ješo kā Dieva jērs, ja, tev savs Ješo kā Dieva jērs, vai tev savs Kristus kā Dieva jērs. Nē. Viens, kurš izlēja savus asins par visiem. Tā ir atšķirība. Nevis daudz, katram savs, bet viens par visiem. Vienas asins tika izlietas par visiem. Un mēs tiekam izglābti. Ja mēs skatāmies, kas notika vecajā derībā Ēģiptē, tad tur viņi tika izglābti no kā? No verdzības. No nāves, kas ir fiziskā nāve Ēģiptē. Teiksim tā, nostrādājoties līdz nāvei. Viss. Tik izglābt viņa miesiskā, fiziskā dzīvība. Bet mēs, ja, kas baudam šo te kausu, kas baudam svēto vakarēdienu, mēs tiekam izglābti no fiziskās nāves, ja, tāpēc, ka mēs atzimsim, un pats galvenais no garīgās nāves. Mēs tiekam izglābti. Tātad mēs nemirstam garīgi, mēs dzīvojam mūžīgi. Un pēc tam mums tiek iedots jauns miesas pie augšām celšanās, ja mēs būsim jau aizmiguši. Ja? Tātad mēs tiekam izglābti, pats galvenais no garīgās nāves. Tas ir pats galvenais, ka mēs tiekam izglābti no garīgās nāves. Tas nozīmē, ka mēs mūžīgi esam. Ja? Un Ēģiptē mīlestību baudīja saime, ģimene, ja, tur bija rakstīts, ja galīgi švaki, tad var samesties kopā uz divām ģimenēm vienu jēru var baudīt. Ja. Tagad mēs svēto vakarēdienu baudam draudz. Draudz arī ir ģimene. Ja. Draudz arī ir ģimene. Un baudot šo svēto vakarēdienu, mīlestību, ja tā var teikt, tad mēs saņemam spēku un mēs saņemam dievišķo dziedināšanu. Tāpēc, kad katru reizi, kad mēs pieminam to, ko Jēzus Kristus Ješo ir izdarījis mūsu dēļ pie krusta, tajā ir iekļauts ne tikai mūsu dzīvība, ja mums tiek dāvāta mūžīgā dzīvība. Mēs nemirstam vairāk, mēs nemirstam garīgi un mēs dzīvojam mūžīgi kopā ar savu kungu. Bet mēs arī saņemam dziedināšanu. Tāpēc, kad šajā kompleksā, kas notika pie krusta, kur viņš samaksāja ar savu miesu, mēs saņemam arī dziedināšanu. Mēs saņemam arī dziedināšanu. Jo viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Un kas svin Pesahu, jeb atcerās to, kas notika Ēģiptē, tas tiek atzīmēts, jeb svinēts vienreiz gadā, bet svēto vakarēdienu, viņš nenoteica, ka tas ir jādara tikai Pesaha laikā, viņš saka, kad jūs to darīsiet, katru reizi, kad jūs to darīsiet. Un draudzēs ir pieņemts, ka mēs svēto vakarēdienu parasti reizi mēnesī baudam, ja? Nav noteikts, cik bieži. Bibliski nav noteikts, ja, cik bieži mums būtu jābauda svētais vakarēdienas. Pats galvenais, ka mēs to daram. Es zinu, kad ir draudzes, kuras, vairāk, ar tādu judaisku piesitienu, viņi tikai Pesach svētku laikā to dara. Ja? Reiz gadā tikai bauda šo te svēto vakarēdienu, tāpēc, kad Ješo to arī darīja tikai Pesaha laikā, ir tāds draudzes. Bet es domāju, ka labāk ir to darīt, biežāk, jā, un neaizmirst to. Vienkārši, lai tiešām mēs to zinātu,
teiksim tā, ka nakts laikā, kad mēs mūs kāds pieceļ vai pieceļamies, ka mēs zinām, ko Jēzus Kristus, ko viņš izdarīja pie krusta, un kas tanī ir iekļauts, un kāpēc viņš tā darīja, kāpēc viņš gāja mirt pie krusta. Kāpēc viņam bija jāmirst? Viņam bija jāmirst tāpēc, lai tu dzīvotu. Lūk, ir 3 lietas, ja? Tātad šis piemiņas mielasts, jeb svētais vakarēdienas, tas ir īpašs laiks draudzēji, kad to baudi. Ja? Un Pāvils uzsver 3 lietas, kas ir pirms, jeb, sliktā gadījumā vakarēdienu laikā, svētā vakarēdienu laikā, kas ir svarīgas. 3 lietas. Tad pirmā lieta, tas ir balstīts pēc šīs te vēstules korintiešiem, 1. korintiešiem 11. nodaļa, kur Pāvils māca korintiešus par svētā vakarēdienu baudīšanu. Ja? Tad pirmā lieta, ko viņš saka, kas ir svarīgi, viņš saka, ieskaties sevi. Ieskaties sevi. Ja? Ieskaties sevi. Tātad mums ir sevi jāpārbauda. 28. pantā viņš saka, katrs, lai sev pārbauda. Tas nozīmē, mēs ieskatāmies sevi, nevis es skatos uz tevi vai ieskatos tevī, sevi. Es ieskatos sevi. Es dziļi ieskatos sevi. Vai es esmu cienīgs baudīt svēto vakarēdienu? Vai es izprotu, kas ir svētais vakarēdienas? Otrā lieta. Viņš saka, paskaties atpakaļ. Tas nozīmē, ja saka, to dariet man pieminēdam. Viņš saka, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, ja? Un pēc tam viņš saka par kausu 25. pantā. Viņš saka, ka šis biķeris ir jaunā derība manās asnīs, to dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Tātad piemiņa, ja piemiņas mielasts, tas ir atceres mielasts. Tas nozīmē paskatīties, tātad numur 1 mēs ieskatāmies sevī, un pēc tam mēs paskatāmies atpakaļ, ko viņš izdarīja pie krusta, ko viņš tur darīja. Viņš nomira. Kāpēc viņš nomira? Viņš nomira, lai paņemtu sev manus atdotos grēkus. Samaksāt par tiem un darīt mani brīvu un darīt mani veselu. Tas ir obligāti jāatcerās katru reizi. Tad paskatīties atpakaļ, ko izdarīja pie krusta Golgātā. Un trešā lieta, ko Pāvils saka, viņš saka, tagad paskaties uz priekšu, ja? Paskaties uz priekšu, ja? Tas ir 26. punktā iekļauts, ja? 26. pantā, ja? Šeit ir teikts, cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. It kā liekas, ok, jā, viss saprotams, bet jūs šajā pantā patiesībā ir iekļauts, iekšā ir ļoti daudz. Tas nozīmē, šeit ir teikts tā, vēlreiz atgādināšu. Pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Jeb respektīvi, pasludiniet tā kunga nāvi, tas nozīmē sludināt to, ko Jēzus Kristus izdarīja pie krusta, līdz tam brīdim, kamēr viņš nāk otro reizi. Tiekams viņš nāk. Tad viņš nāks otro reizi. Tas nozīmē, ka līdz tam brīdim man ir jāsludina, jāpasludina tas, ko Jēzus Kristus izdarīja pie krusta. Tā ir labā vēsts. Man ir un tev ir jāsludina labā vēsts. Lūk, tā ir nākotne. Un es skatos uz priekšu, es skatos uz to brīdi, kad Jēzus Kristus nāks, kad viņš man jautās, ceru, ka nejautās, bet viņš jau zinās, ko es būšu darījis. Ja? Un tad būs viņa skatiens uz mani, ja? un ko viņš man teiks? Viņš teiks, labi, tu krietnais un uzticīgais kalps, vai arī, saprotat, cik tas ir svarīgi? Es skatos uz to brīdi, kad viņš nāks, un es dzīvoju, lai es viņu varētu sagaidīt. Un lai nebūtu nosodījums viņa acīs.
jāskatās ir uz to. Viņš nāks, un tad, kad viņš atnāks, tas apmēram tā. Tā, ka tētis nav mājās, tur pels pa galdu dzīvo, jā, tur viss iet. Un tad vai nu kādam atnāk atklāsme, vai nu atnāk kāds no vecākiem bērniem. Ko mamma teiks, kad atnāks, vai ko tētis teiks, kad šito ieraudzīs visu. Ja? Tam mudīgi, viss tiek kārtots. Ja? Kaut ko fiksi zem gultas, paslauk apakšā un tā tālāk. Saplēstos stikls savāc, ja? Un tā tālāk. Nu, saprotat, visiem pienāks tāds brīdis, kad būs jādod norēķins. Nu, vienkārši. Nu, visiem pienāks. Un tāpēc labāk skatīties jau uz priekšu, lai tu varētu šo te norēķinu iedot. Lai tu varētu atskaitīties. Nevis, lai nebūtu šitā te, bet lai varētu atskaitīties. Tāpēc skatāmies uz priekšu. Ja? Dzīvojam, cenšamies. Ja? Ne jau vienmēr tas izdodās, ja? Protams, kādreiz visādi ir. Bet cenšamies gan. Ja? Tātad ir jāpasludina evaņģēlijs un jābūt cienīgam sagaidīt Ješua. Līdz tam brīdim, kamēr viņš nāks. Lūk. Maizīt. Šoreiz es ņēmu veselu maizi, es viņu centos nelaust, jo vesela maize, viņai ir simbols. Ja? Mēs parasti būtu it kā normāli, jo ja šo arī ņēmu un lauza, ja? Viņš lauza visu priekšā, lūk, it kā vesela maizīt, man vienkārši maisiņā mazlietiņu viņa tā kā tika traumēta, ja? Bet lūk, vesela. Ja? Un viņa ir simboliski, kā ir vesela maize, tā ir simboliski. Pirmām kārtām šī maize simbolizē Ješua. Ir tā, ja? Pirmām kārtām simbolizē Ješua. Un Ješua ir vesels, pilnīgs, viņš ir nedalīts, tur nav katram savs Ješua, tas ir viens priekš visiem par visiem. Viņš ir nedalīts. Mēs nevaram viņu sadalīt viņu. Viņš ir viens. Un to simbolizē šī maize, ka tas ir Ješua, pilnīgs un nedalīts. Un tāpatās šī maize simbolizē arī draudz, jo mēs zinām, ka Ješua ir draudzes galva. Un savukārt mēs esam draudzi, mēs esam šīs vienas maizes dalībnieki. Mēs esam vienas maizes dalībnieki, Pāvils saka. Ja? Tad gan Ješua, gan draudze. Un maize bez rauga, tāpēc, ka Ješua ir bez grēka. Ješua ir bez grēka. Tāpēc arī maize ir bez rauga. Un maizes laušana simbolizē Ješua krustā sišanu. Ja? Un maizes baudīšana, pirmkārt, tā ir katram, kad mēs šo maizes gabaliņu baudam, mēs savienojamies ar savu kungu, un pēc tam, es esmu to jau teicis, es tikai atgādinu, mēs savienojamies vispirms ar savu kungu, un tad savā kungā mēs savienojamies katrs viens ar otru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad atgādināšu vienu teicienu. Viens mācītājs kādreiz intervijā Jeruzalemē pie mācītāja Orena bija intervija, un viņš teica tā. Visi brāļi ir cilvēki, bet ne visi cilvēki ir brāļi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja tu neesi savienojies ar Ješua, kāds tu man brālis? Tu esi cilvēks. Tev pirmām kārtām ir jābūt savienotam ar Ješua. Caur šo te maizes laušanu. Mēs simboliski tagad to laužam un baudam, bet caur to, ko viņš izdarīja pie krusta. Tad tu esi mans brālis un mana māsa. Saprotat? Ja? Tad ārkārtīgi dziļa doma, bet viņi ir vienkārši. Viņi ir ļoti vienkārši. Lūk, un tad mēs esam savienoti savā starpā. Ja mēs esam katrs ar Ješua savienot, ar Jēzu, ja, tad mēs esam savienoti savā starpā. Lūk, un tāpat kā maize, interesanti tas, ka maize ir kā universāla barība, pilnīgi visiem. Maize var iedot, var paēst jebkurš cilvēks.
dzīvnieciņiem mēs varam iedot maizi. Uz maizes bumbiņām es jau teicu, ja mēs varam zivis ķert arī, ja, zivīm arī garšo maizi. Tā kā maize ir kā šis universālais, teiksim tā, universāla barība pilnīgi visiem. Tas simbolizē to, ka Ješua, viņš ir visiem. Viņš ir visiem. Viņš ir visiem. Viņš ir šī maize, kas ir derīga visiem. Nēģerim, baltajam, latvietim, krievam, ebrejam, nav nozīmes. Viņš ir kā barība, kas ir jāēd vai jālieto visiem. Ja? Visai pasaulē, tāpēc, ka viņš nomira par visiem. Viņš nomira par visiem. Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Viss, kas man baudīs, tas dzīvos. Ja? Jāņa 6.3.5. Nu, lūk. Un savukārt kauss, pieskarsimies mazliet pie kausa, viņš saka, ka šis kauss ir jaunā derība manās asinīs. Viņš saka, šis kauss ir jaunā derība manās asinīs. Jaunā derība ir noslēgta izlejot Ješua savas asinis. Tāpēc, kad asinīs ir dvēsele, ja, un dzīvība, un ja nav asins izliešanas, nav grēka piedošanas. Ja? Bez asins izliešanas nav grēka piedošanas. Tāpēc Jēzus Kristus Ješua izlēja savus asins, visas līdz pēdējai lāsītei, lai mums tiktu piedoti mūsu grēki līdz pēdējiem grēkam. Līdz pēdējiem grēkam. Lūk, un kauss simbolizē šo jauno derību. Jaunā derība, kas ir noslēgta cauri viņa izlietējām asinīm. Un jaunā derība, viņa ir apstiprināta ar Ješua izlietējām asinīm. Tas ir jāsaprot. Ja? Tāpēc, kad iet strīdi visādi, ja? Iet strīdi par to, bet ko mēs dzeram, vai tās ir asins, vai tas tomēr ir vīns, ja? Mūsu gadījumā tā ir tīra vīnoga sula. Ja? Kas tas tomēr ir? Ja? Mēs pieminam viņa izlietās asins. Mēs pieminam to, ko viņš izdarīja pie krusta. Mēs pieminam to, kad ir noslēgta jaunā derība, kas ir apstiprināta ar viņa izlietējām asinīm. Viņš apstiprināja ar izlietējām asinīm savām. Tas ir svarīgi un tas ir būtisks. Tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Un tāpēc mēs baudam šo derības kausu, atgādinot, ka mēs esam derībā ar savu kungu. Un šī derība, šī jaunā derība, kas ir mūžīga derība, viņa ir balstīta Jēzus Kristus Ješua izlietājās asinīs. Lūk, tāpēc mēs baudam šo maizi, un tāpēc mēs arī dzeram no šī kausa, atgādinot sev, ieskatoties sevi, vispirms numur 1. Atgādinot sev, ko viņš izdarīja pie krusta, un skatoties nākotnē. Lūk, tas ir tas, ko mēs darām katru reizi, kas mums būtu jādara katru reizi, kad mēs baudām svēto vakarēdienu. Katru reizi. Un tāpēc, lai vakarēdienas būtu mums katram par svētību. Es gribu, lai vakarēdienas būtu mums katram par svētību. Kādas ir problēmas? Kāpēc kāds pēkšņi, pieņemsim, ja, kāds pēkšņi sev pārmet, nē, es pēc šādas svētrunas es neesmu cienīgs iet un baudīt svēto vakarēdienu. Klausies, vai tad Ješua ir aizslēdzis durvis kaut kādas ciet, uzlicis priekšā to sarkanu baltu svītroto lenti un teicis, netavojies man, krīt ceļos, nožēlo, un nāc un saņem dzīvību, un saņem nākotni. Tas arī viss ir. Ceļš pie Ješua nav slēgts, viņš ir atvērts. Un katru brīdi, kad kaut kas mums kaut ko uzrāda, mēs varam nokrist ceļos, mēs varam krist uz savu vaigu, mēs varam pielūgt savu kungu, zemoties viņu priekšā, lūgt piedošanu. Un viņš katreiz, ja no tīras sirds mēs nākam viņu priekšā, viņš katreiz mums piedos. Tāpēc, ka ceļš pie viņa ir vienmēr vaļā, vienmēr atvērts. Tāpēc vienmēr ir jāsteidzās, ja kaut kas tāds ir, ko svētais gars uzrāda, vienmēr ir jāsteidzās to darīt.
nevajag kautrēties no tā un nevajag atlikt uz rītdienu, jo tu nezini, kas būs rīt, tu nezini, kas būs parīt. Tāpēc ir svarīgi to izdarīt tagad un tūlīt, neatliekot neko uz vēlāku laiku. Tāpēc tagad, kamēr es lauzīšu maizi, jo es lauzīšu viņu, neesmu iepriekš jau salauzis, es viņu lauzīšu, un kamēr es lauzīšu šo maizi, tikmēr, ja kādam Svētais Gars uzrāda, jūs varat droši parunāt ar savu kungu, parunāt ar Ješo, atdot viņam to, kas nav mums jānes, ko viņš teicis, ir, ka tas viss viņam jāatdod, atdosim viņam visu lieko, visu smago, un nāksim ar atvērtu sirdi, pateicības pilni, nāksim pie svētā vakarēdiena, saņemsim spēku, saņemsim dziedināšanu. Un jau mēs pieminam to, ko Ješo izdarīja pie krusta, un tur ir arī visas mūsu sērgas un slimības paņemtas pie krusta. Un jaunajā derībā ir skaidri gaiši rakstīts, ir, kad viņš dziedināja visus slimos un neveselos, lai piepildītos tas, kas ir rakstīts pravietī Jesajā, viņš uzņēma uz sevi visas mūsu sērgas un slimības. Ješo vārdā esam brīvi, esam dzīvi un esam veseli. Amen. Amen. Lai Dievs mūs svētī un gatavosimies vakarēdienam.